Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ar ko kopā tu staigā? Šodienas rakstu vieta. Šis ir stāsts par Noā. Noā bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu. 1. Mūzus 6. nodaļa 9. pants. Šodienas pārdomas. Noā dzīvoja laikos, kad cilvēce bija pilnīgi atkritusi no Dieva. Pat grūti noticēt, ka visā pasaulē bija tikai viens cilvēks, kuru Dievs nolēma izglābt. Tā bija viņa izvēle – staigāt kopā ar Dievu, kas Noā atšķīra no visiem pārējiem. Vadīt savas gaitas ar kādu kopā nozīmē būt vienotiem un būt pastāvīgā sadraudzībā. Tā nav viena reize dienā vai nedēļā, kad tu pievērsies Dievam, un tad līdz nākamajai reizei dzīvot tā, it kā Dievs nemaz nebūtu tev līdzās. Staigāt kopā ar Dievu nozīmē iesaistīt Dievu visā, ko tu dari. Noā izvēle viņam nodrošināja glābšanas ceļu laikos, kad visa pārējā pasaule aizgāja bojā. Zinādams, ka Dievs nemainās, arī tu vari būt drošs par sevi un savu nākotni, ja izvēlies savas dienas vadīt kopā ar Dievu. Viņš tev dos padomu, kā uzbūvēt tavu glābšanas laivu, lai ne tikai tu, bet arī tavi mīļotie tiktu izglābti un nonāktu jaunajā laikmetā, ko Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Šodienas lūgšana. Tēvs, patiesi, tu esi apbrīnojams. Tu esi ķēniņu ķēniņš, bet tomēr tu izvēlies staigāt kopā ar katru, kas tev uzticas. Es izvēlos vadīt savas gaitas kopā ar tevi. Paldies, ka vadi mani un dari pārdabiskas lietas katrā solī. Jēzus vārdā. Āmen.